Apsveic Ričardu ar debiju pamats sastāvā. Kādu komentāru par spēli? Spēle bija laba, cīnījāmies līdz galam. Bišķi bija dažas kļūdas, piestrādāsim. Tā kā viss labi. Cīnījāmies par 3 punktiem šodien, kā redzat, izcīnījām 3 punktus. Kārtībā. Kādu pašam komentāru par savu spēli? Par savu spēli ir pie kā strādāt. Bišķi tur bumbu nevarēja apstrādāt dažos momentos, bet pie tā piestrādāsim, tā kā viss būs kārtībā. Spēli varēja iesākt, es varēju arī iesākt daudz reizes spēli ar piespēlēm. Varēju iesist dažus momentus, bišķi veiksmes pietrūka, kā arī man, tā arī komandai. Tā kā, bet prieks par komandu, prieks par čaļiem, viss kārtībā. Paldies trenerim. Vēl nesen teici, ka neesi gatavs lielam spēles laikam, bet šodien jau debitēji pamats sastāvā. Kā jūties? Mazliet ir nogurums. Pilnībā varbūt visu spēli no silpes līdz silpei, kā jau teikts, nevarētu nospēlēt, bet tā diezgan labi jūtos, centos vairāk atpakaļ arī skrieti, vairāk uz priekšu, bet tā, viss kārtībā strādājam. Kāds bija treneru uzdevums taktiskā ziņā? Ciešāk turēt centru. Piemēram, pirmo golu, kuru Alberts, kuru mums iesita, tieši mēs plašāk sākām sekt viņus, un viņi mums iesita golu. Treneris teica, lai turam centru ciešāk. Un mēs plašāk sākām sekt spēlētājus, mums iesita golu, atkal sākām mūsu veco taktiku, ciešāk turēt centru un 3-1 uzvarējām. Spēles laikā sāk līt, kā bija spēlēt uz šādu slīdenu laukumu? Zāles laukums kā zāles laukums. Bumba ātrāk slīt, viss kārtībā. Viss normāli. Nebija grūtība nekāda. Jā, 1. aprīlī ar spēli pret Albertu iesākās 5 uzvaru sērija. Vai tu jūti, ka arī šobrīd jūs esat gatavi turpināt? Mēs ar šodienu sākām savu uzvaru sēriju. Pierakstiet to. Jā, paldies. Viss jau. Paldies jums uz redzēšanu.